Labdien, bērni! Šodien mēs jums pastāstīsim par pienākumiem, jo mūsdienās cilvēki atcerās savas tiesības, bet aizmirst pienākumus. Pirmais pienākums – sasveicināšanās. Lūk, kā darīt ir nepareizi. Šausīgais, aizveries rasnais. Lūk, kā darīt ir pareizi. Labdien! Labdien! Otrais pienākums – labi mācīties. Lūk, kā darīt ir nepareizi. Izpildiet 63. uzdevumu 105. lapas pusē un bez nekādas telefonu spēlēšanas. Beidz spēlēt telefonu! Kāpēc? Kurš man dāvā? Kas man dāvā spēlēt telefonu? Kāpēc man nemācās? Lūk, kā darīt ir pareizi. Tā, tagad ir jāpieraksta šis uzdevums. Sāciet salīdzināt atbildes. Tu šoreiz nespēlē telefonu? Jā. Nē, šis spēlē. Labojies. Malāns pustīt. Trešais pienākums – palīdzēt mājas darbos. Lūk, kā darīt ir nepareizi. Jā, Gustav, iztīri istabu. Kāpēc? Māma teica jāpalīdz mājas darbos. Slauki pats. Iztīri istabu? Nē. Māma tev lūdzu. Nu, un? Lūk, kā darīt ir pareizi. Tā, Gustav, jāiztīri istabu. Māma lūdzu. Mājas darbos jāpalīdz. Jā. Tu te. Jā. Redz, cik Gustiņš labs, iztīri kārtīgi istabu, kā mamma lūdza. Tā vajag darīt. Ceturtais pienākums – rūpēties par tīru vidi. Lūk, kā darīt ir nepareizi. Tā, kur tu iesi? Pacēl lūdzu to paku un iemet miskastē. Kāpēc? Tāpēc, ka par vidi ir jārūpējas. Tas ir pienākums. Tāpēc lūdzu tagad paņem to paku un iemet miskastē. Lūk, kā darīt ir pareizi. Redz, kā Gustiņš labojies. Viņš tagad zina, kā jārūpēs par dabu. Piektais pienākums – rūpēties par mājdzīvniekiem. Lūk, kā darīt ir nepareizi. Gustiņ, ko tu dari ar kaķi? Kāpēc tu viņu sit? Pēc ka viņš ļoti slikts. Lūk, kā darīt ir pareizi. Meka! Labi, Gustiņ. Redz, cik tu labi palīdzi kaķītim. Pabaro viņu, papajā. Ļoti jauki. Paldies par uzmanību. Ceru, ka jūs sāksiet ievērot savus pienākumus. Uz drīzu redzēšanos! Šausīgais. Gustav, iztīri! Ko tu dari? Tā, Gustav, iztīri istabu. Labi, es tieši to gribēju sākt darīt. Ej, pagaidi! Tagad piecel to vistu. Ak, Dievs. Tā, kur tu iesi, jaunais cilvēks? Tagad... Ko? Es jau sāku!